baltas sienas, tad tas ir ļoti grūti sēdēt baltās Nē, sienas. man glēzens ir nav dizainis. Nu, labi. Bet to var sasaistīt kopā. Nē, kas attiec uz šo izstādi, jā, es divreiz biju uz atklāšanu. Man tā brīnumaini atskanēja, labs tā augsts ir, un pēkšņi saka, ka tu pa brīvu esot. Es apjuku, jo visur, ja mācinieks kaut kur izliekās, tad jāmaksā par to, ka tu kaut ko rādi, izliec, biedrības mājāties, un 80 eiro laikam, 60, un mēs mudēja arī, un es tā apjuku. Man tā ieteica, ka drīkstu. Es aizrunāju vēl vienu izstādi, divas uzreiz, un kad es uzzināju vēl šo, labi. Jā, ka man pat nav jārūpēs par šo to. Es gribu galīgi apjuku. Bet, sakrā to, tad dažādi apstākļi. Tā un tā. Es kaut kā saguru. Beigās gribēju atteikties no šis izstādes. Cienējamā kundze man teica, ka tā nedrīkstot gan. Lai es par nākošu izstādi mēs necerot. Un tad es izlēmu, taču marts ir. Man bija doma izlikt visas sievietes, ko es esmu samālējis. Sākot ar apģērtām un beidzot aplikām. Teicu, mums nāda bērni, tāds nevarētu likt. Kaut gan es tā apjuku, pornogrāfija nav bildēs. Bet izejot no tēmas, tā kā es daudz jauns neuzmanīju, bet, pēkšņi ienāca doma galvā. Mēsīsim šurp un burum, viss kaut kas bez koncepcijas, kaut gan kā tur nekoncepcija, neapstās uz tam bildēm, tonalitāti. Bildēs paliek bildēs, koncepcija jau skaidra. Tas ir bildēs. Jā, un es tā pašķistīju savus klāstus un atradu ļoti daudz bildes, kas vispār nav bijušas, vai kādreiz ir bijuši nonielāts no dažiem maniem pasniedzējiem, ka nav labas. Bet es secināju, tagad es pieaugs un tā, un es secināju, ka tā jau galīgi nav. Tad mums var neķērāt. Šādā mazs akcents uz, te ir daži bildes, kas ir bijuši 90. gadu sākumā, un vai vispār nav bijuši. Principā tāds aktīvi, kas ir bijuši, plenēros, un kā tās arī pārstrādāts, jo plenēri bildi jau sākumā ir šķirdi un neattīstīti. Un, principā, divas ir varbūt redzēts, un viena no vecām kādreiz ir bijusi 90. gadu sākumā. Principā, viss tad pārējais ir jauns skatītājiem. Tā man bija šuram burums akadēmija tur kā jarmarkas, ko tur ko teiks tāds vārds neimšu. Es tādu latviski izdomāju. Saprotamāk tautai. Jā, turpmāk es ar viņu konsultēšos jau tur izmainīt. Jā, man bija cits nosaukums, viņa teica, ieliec pulteni, es rakstu dzēju. Es teicu, turpmāk nosaukums bildēm dos, jā. Tā, ko es vēl varu pateikt, ka tu izstādi, pabūtiski. Tādi, man liekas, ka nepiebāst 11 minūtes, kārtībā, pietiks. Nākamreiz noteikti būs krāsainē. Jā, man brālēns teica, ka esot atkal smags un drāmas. Bet šīs jau nav tās briesmīgākās, es tā domāju, man ir briesmīgākās drāmas. Es viņš arī drūsas. Patreiz mēs par to neliecina. Ko vēl? Kāds grib kaut ko jautāt? Kāds ir kaut ko teikt? Skaļi vai teikt? Kādi ir nākotnes plāni? Aprīlī vēl viena izstāde. Es šausmām tagad domāju, ka šodien uz pēdējo mēnesi neapstāšu. Sākšu agrāk domāt. Aprīlī mums? Kaut kā. Ir tavos nākotnes. Ka nesajūt. Ko, ne? Nē, man ir prieks par vienotīgs partiju kā vienīgā partija, kas pa vēl kaut ko piedāvāja izlikties. Cilvēkiem par vēl to visu apskatīties. Jā, bet es jau dažus satiku, tas ir šausums cilvēkiem. Trauma. Es teicu, atnāc uz izstādi. Viņš vienotības. Es to nedrīkstu, kur man ieraudzīs. Es teicu, jā.
Pat kultūra tiek dalīts partijās. Iedomājies, ja es izliktos bāts veiklā, teikt, ka es propagandēju bātu. Jā, kā viņi saucās tā iestāde. Jā, šitie te knabi un viss varētu uztīstīt. Vairāk es te nerunāšu. Ko es tā publiski varu pateikt? Ko vairs. Lūdzu, nākamajā izstādē būs jaunās bildes. Nē, tur būs kaut kas drastiskāks. Vai pasteļi vai abstrakcijas, man kaut kāds iestrādes vai galīgi būs, bet katrā ziņā centīšos iziet ārā tādā stilībā. Ja man izdosies pašam no sevis aizmīt. Jūs šobrīd aktīvi? Ļoti aktīvi nodarbojos ar atpūtu, fiskultūrām, dažādu. Laika paliek mālēt arī. Jūs jaunākā bilde lūdzu. Lūk, uzmālējot Zikmanu glāzi, man